Un atkal tas atgriežas pie tā paša jautājuma, vai mēs zinām, kāda mēs esam. Atkal, vai šobrīd dzīves punktā, kurā tu esi, tev pietiek resursi mēģināt kaut ko jaunu. Jā. Jo tas prasīs atkal saskarties ar kaut kādu neveiksmi, vilšanos, diskomfortu, kaut ko. Varbūt esošajā mēnesī, 2, 3 dzīvē tev ir citi izaicinājumi, kur tev pietiek diskomforta. Jau. Un atkal, atšķirīgi cilvēki. Iespējams, tu sapratīsi, pieturos pie regulāriem treniņiem, neko jaunu pagaidām nē. Citam cilvēkam iespējams vajag šo jauno treniņu, jo tas iedod, un teiksim, kaut kādu jaunu treniņu. Es pieļauju, ka tādi, pieņemsim, klienti tev, kuriem kaut kā viņi ātri uzķertu ideju, viņiem ātri sanāk kaut kas. Viņiem tas iedod baigo drive un baigo kaifu. Un tie atkal būs specifiski individi, kuriem iespējams ir tā bāze, bet vajag ik pa laikam, teiksim, kaut ko šo jaunu, jo tas iedod sajūtu, man sanāk.